Labdien! Mani sauc Anete Ilves, es pārstāvu Tiesību sargu biroju, un šodienas tēma ir mākslīgais intelekts un pamatiesības. Sāksim nedaudz ar mākslīgā intelekta vēsturi. Pirmo reizi mākslīgais intelekts parādījās pagājušā gadsimta 60. gados, un to sauc par mākslīgā intelekta pirmo vilni vai pirmo posmu. Otrais posms sekoja no 70. līdz 90. gadiem, un pēc 2000. gada ir uzskatāms, ka ir sācies mākslīgā intelekta trešais posms, jeb trešais vilnis. Tas, kas ir svarīgi norādīt, ir, ka nevienā no šiem posmiem mākslīgais intelekts nav nekad ticis saistīts ar pamatiesībām. Pamatiesības un mākslīgais intelekts kā diskusija temats ir principā pēdējo gadu temats, un šeit ir jānorāda, ka arī pati joma, tātad mākslīgā intelekta izstrādātāji sāka vērst uzmanību uz to, ka mākslīgā intelekta tehnoloģija sāk kļūt savā ziņā par sistēmu, kas ir orķestris bez diriģenta. Līdz ar to visā pasaulē sākās sacensības par to, kurš pasaules reģions visātrāk izstrādās regulējumu, kas attieksies uz mākslīgo intelektu. Šeit jānorāda, ka Eiropa ir uzvarējuši šajās sacensībās, un attiecīgi 2024. gadā gan Eiropas Savienība, gan Eiropas Padome, tātad gan Brisele, gan Strasbūra pieņēma katru savu regulējumu, kas attiecās uz mākslīgā intelekta, uz mākslīgo intelektu. Attiecīgi Eiropas Savienība pieņēma regulu, ko mēs arī saucam par mākslīgā intelekta aktu, un šīs te regulas mērķis ir veidot uz cilvēku vērstu un uzticami mākslīgo intelektu, vienlaikus atbalstot arī inovācijas. Savukārt Eiropas Padome pieņēma konvenciju par mākslīgo intelektu un cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu. Atšķirības starp šiem diviem tiesību aktiem ir tajā, ka konvencija, kā ikviena konvencija, ir tāda vispārīgāka, kamēr mākslīgā intelekta akts ir diezgan tieši, tas nosaka precīzas institūcijas, kas ir jāizveido, un precīzas darbības, kas ir jāveic. Vienlaikus ir jānorāda, ka Eiropa ar šiem abiem tiesību aktiem cenšas arī savā ziņā ietekmēt pārējos pasaules reģionus. Piemēram, Eiropas Padomes konvencija ir atvērta parakstīšanai ne tikai Eiropas valstīm, bet arī valstīm no citiem reģioniem. Piemēram, to jau ir parakstījuši Japāna, Kanāda, Amerikas Savienotās valstis. Savukārt Eiropas komisija attiecībā uz mākslīgā intelekta aktu cer, ka šis akts būs ar līdzīgu ietekmi kā datu regula, respektīvi tātad datu regula kā Eiropas Savienības regula tiešā veidā skar Eiropas Savienības dalībvalstis. Tomēr netiešā veidā šī regula ir ietekmējusi arī citas pasaules valstis, ņemot vērā to, ka šīs valstis vēlās sadarboties ar Eiropas Savienību, līdz ar to šīs valstis arī savos tiesību aktos pārņem datu regulas prasības, un tāpēc Eiropas Savienība cer, ka arī līdzīga situācija notiks attiecībā uz mākslīgo intelektu aktu. Tagad parunāsim par izmaiņām, ko šis te mākslīgā intelekta akts ir ieviesis mākslīgā intelekta sistēmās. Ja līdz šī mākslīgā intelekta akta pieņemšanai mākslīgā intelekta sistēmas pārsvarā skāra tādus jautājumus kā privātuma, datu aizsardzība. Tātad šīs nozares, kas vairāk skar datu aizsardzības regulu, tieši tāpat tika vērtēti tehniskie aspekti, dažādi biznesa riski, juridiskie riski. Savukārt, mākslīgā intelekta akts paredz, ka būs dalībvalstīs jāizveido speciālas institucionālās struktūras, citiem vārdiem sakot, šim orķestrim, kas ir bez diriģenta, tagad tiek iecelti diriģenti. Šīs struktūras būs atbildīgas par to, lai cilvēki varētu lietot drošu un nekaitīgu mākslīgo intelektu. Tieši tāpat mākslīgā intelekta akts paredz arī sodus, jāatzīst, ka šie sodi ir diezgan ievērojami. Mākslīgā intelekta akts vienlaikus arī iedala mākslīgā intelekta sistēmas četrās dažādās kategorijās, un to sauc par riskos balstīto pieeju. Tieši tāpat mākslīgā intelekta akts paredz arī to, ka ir jānodrošina pamatiesība aizsardzība, un tā
tātad tas ir kaut kas daudz plašāks, kā līdz šim mākslīgais intelekts ir skatīts un vērtēts. Bet, lai nebūtu tā, ka šis jaunā sistēma ir pārāk sarežģīta, tad uz šo brīdi, kas ir 2028. gada marts, Eiropas Savienības līmenī tiek izstrādāts dažādas vadlīnijas, kas varētu palīdzēt visām mākslīgā intelekta aktā iesaistītajām pusēm. Ja mēs runājam par pamatiesībām un mākslīgo intelektu, tad vispirms ir jānorāda tie avoti, kur mēs varētu meklēt šīs te pamatiesību sarakstu, jeb šos te pamatiesības, kuras būtu nepieciešams izmantot tajā brīdī, kad mākslīgā intelekta sistēmas tiek izstrādātas. Un šajā gadījumā ir vērts norādīt, ka šis te pamatiesību saraksts ir atrodams gan mūsu pašu satversmes 8. nodaļā, gan arī mēs varam paņemt Eiropas Savienības pamatiesību hartu, kas attiecīgi ir brīvi pieejama arī tā skaitā digitālajā vidē. Šajā prezentācijā es esmu norādījis tikai dažas no pamatiesībām, kuras būtu nepieciešams ņemt vērā tajā brīdī, kad cilvēks nonāk saskarsmē ar mākslīgo intelektu, bet pilns saraksts ir attiecīgi pieejams pamatiesību hartā. Līdz ar to mākslīgā intelekta sistēmai ir jārespektē cilvēka cieņa, jārespektē tiesības uz dzīvību, tiesības uz personas neaizskaramību, vārdu un informācijas brīvību, tiesības uz izglītību un bērnu tiesības, kā arī citas tiesības. Vienlaikus ir mākslīgā intelekta akts paredz arī to, ka ir jānodrošina diskriminācijas aizsardzības princips. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vispirms ir jāsaprot, kas tad īsti ir diskriminācija. Tas, ko Tiesību sarga birojas savā praksē ir saskāries, ir, ka ļoti bieži cilvēki nesaprot, kas ir diskriminācija, un cilvēki uzskata, ka diskriminācija ir strīds vai nepatīkama situācija vai situācija, kurā kāds cilvēks apvainojās. Mēs to parasti saistam ar to, ka diskriminācija kā tāds ir skaists, skanīgs termins, līdz ar to tas tiek izmantots vietā un nevietā. Tomēr, lai mēs runātu par diskrimināciju, mums pirmām kārtām ir jāņem vērā diskriminācijas kritēriji. Un attiecīgi, ja tiek īstenota nevienlīdzīga, nepamatota atšķirīga attieksme pamatojoties uz kādu no šiem kritērijiem, tad mēs varam runāt par diskrimināciju. Tātad, nākamais jautājums ir par to, cik tad mums īsti ir šie diskriminācijas kritēriji. Jāatzīst, ka Latvija ir diezgan bagāta ar diskriminācijas kritērijiem. Vēl viena valsts, kurā ir līdzīgs skaits diskriminācijas kritērija, ir Francija. Un Latvijā tiesību aktos ir atrodami kopumā 28 diskriminācijas kritēriji. Gan tie, kas izriet no satversmes, gan arī tie, kas ir vienkārši iekļauti citos likumos. Un daži no šiem diskriminācijas kritērijiem ir dzimums, vecums, invaliditāte, seksuāla orientācija, tautība, rase, reliģiskā pārliecība. Un attiecīgi šis te pamatiesību katalogs ir jāņem vērā tajā brīdī, kad vai nu tiek izstrādāts mākslīgā intelekta sistēmas, vai nu šīs sistēmas tiek paņemtas lietošanā, vai nu jebkurā gadījumā kāds cilvēks šo te izmanto šīs te sistēmas. Pamatiesību ievērošana mākslīgā intelekta sistēmās darbā ar klientiem. Sāksim ar dažiem piemēriem, gan par diskrimināciju, gan par tiesību aizstāvēšanu, gan par tiesībām uz informāciju. Tātad, pirmais piemērs. Iedomājamies pārtiks veikala tīkls. Šim te pārtiks veikala tīklam ir klienta karte, viņam ir pašapkalpošanās kases. Viens no klientiem ir teiksim, sieviete, kas šo klienta karti ir iegūst pirms 10-15 gadiem. Viņai šo te gadu laikā ir piedzimuši bērni, kas nozīmē to, ka attiecīgi nākot uz veikalu, viņi iegādājās ne tikai preces sev, bet viņi iegādājās arī preces saviem bērniem. Parasti viņi mēdz doties pie pašapkalpošanās kasēm, jo tā ir ātrāk, vienkāršāk un izdevīgāk. Un šeit ir jānorāda, ka pašapkalpošanās kasēs sarkanā lampiņa iedegās, aicinot darbinieku iesaistīties tajos brīžos, ja
neatbilst svars šīm te precēm, kas ir noskanētas, vai arī, ja vienkārši pēc nejaušības principa kāds no klientiem tiek pārbaudīts. Nu, lūk, un attiecīgi šī te sieviete, iegādājoties produktus arī saviem bērniem, vienu reizi viņai iedegās šī sarkanā lampiņa, otru reizi, trešo reizi, ceturto. Viņa saprot, ka kaut kas īsti nav līdz galam kārtībā, vērš šajā pārtikas veikalā, un pārtikas veikals atzīst, ka pēc būtības, jā, tur ir notikusi diskriminācija ģimenes stāvokļa dēļ, viņa attiecīgi labo algoritmu, un turpmāk šī sieviete iepērkoties konkrētajā veikalā, viņai vairāk šī sarkanā lampiņa neiedegās katru reizi, kad viņa ir nopirkusi arī preces saviem bērniem un vēlas par tām samaksāt pašapkalpošanās kasē. Otrs piemērs ir par klientu, kas vēlas atrisināt kaut kādu savu sasāpējušu situāciju, bet klienta apkalpošanā konkrētais uzņēmums izmanto tikai mākslīgo intelektu sistēmu, kas nozīmē to, ka klientam nav iespēja sazināties ar reālu cilvēku, ja situācija ir tiešām sarežģīta. Ir tā, ka mums ik pa laikam nonāk šādas lietas mūsu redzeslokā, un tad, godīgi sakot, uzņēmums jūtās apvainojies par to, ka situācija netika risināta tieši ar šo uzņēmumu, bet šajā gadījumā ir arī tas variants, ka uzņēmums pat nav devis iespēju šo situāciju atrisināt bez valsts iestāžu iesaistes. Un kā trešais piemērs ir minams par to, ka ņemot vērā, kā ar internetu mēs varam piekļūt dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, tā skaitā arī pakalpojumu sniedzējiem, kas varbūt nav Eiropā, bet ir ārpus Eiropas. Un šiem pakalpojumu sniedzējiem varbūt arī šie chatboti, lai varētu ātrāk un veiksmīgāk risināt šīs saziņas, šo saziņu. Bet nevienmēr visiem cilvēkiem ir izpratne par to, ka chatbots vai jebkāda cita šī saziņas metode īstenībā ir mākslīgais intelekts. Un tad arī var rasties sūdzības par to, kāpēc konkrētais chatbots, piemēram, nerunā konkrētās valsts valodā, un arī šis ir aspekts, kas var radīt varbūt ne to labāko priekšstatu par konkrēto uzņēmumu. Līdz ar to daži no pamatprincipiem, ko būtu vēlams izmantot šādās situācijās. Tātad, ja ir sarunu bots vai jebkāda cita šī mākslīgā intelekta sistēma, kas veic komunikāciju ar klientu, tad būtu labi, ja šī sistēma jau pašā sākumā norādītu, ka tas ir mākslīgais intelekts, nevis reāls cilvēks. Tāpat ir jābūt informācijai, ja klients vēlas komunikāciju ar reālu darbinieku, nevis tikai ar mākslīgā intelekta sistēmu. Un šajā gadījumā šī informācija ir jābūt arī piekļūstamā veidā, jeb tādā veidā, ko var saprast arī cilvēki ar invaliditāti. Un tas ietver digitālo preču un pakalpojumu direktīvas ietvarā, kas stājās spēkā pagājušā gada vasarā, attiecīgi paredzot pienākumu nodrošināt šo digitālo informāciju cilvēkiem ar invaliditāti piekļūstamā veidā. Līdz ar to es pieņemu, ka tomēr liela daļa uzņēmumu ir informēta par šo direktīvu. Tad attiecīgi ir jābūt arī pieejamai informācijai, daļa no produktu pakalpojumu ir nodrošinājusi mākslīgā intelekta sistēma, un arī informācijai par to, kur ir iespējams vērsties pie pakalpojumu sniedzēja, ja ir noticis kāds pārkāpums vai pārpratums. Tieši tāpat ir jābūt nodrošinātai iespēja, ka pakalpojumu sniedzēja darbinieki ir apmācīti gan par pamatiesībām, gan arī spēj izskaidrot, kā šīs mākslīgā intelekta sistēmas darbojās, kādi ir plusi, kādi ir mīnusi. Un savukārt, ja tiek konstatēts pamatiesību pārkāpums, tad būtu labi, ja pakalpojums sniedzējs jau primāri novērš šos sistēmas radītos pārkāpumus. Savukārt, ja tas nav iespējams, tad ieteikums būtu pārtraukt izmantot šo mākslīgo intelektu sistēmas izmantošanu.
Un nobeigumā es vēlētos sniegt nelielu informāciju par papildus materiāliem, ko jūs varat izmantot, ja ir šāda te nepieciešamība. Tātad pirmkārtām praktiskās vadlīnijas mākslīgā intelekta ieviešanai iestāžu darbā un pakalpojumos. Šīs vadlīnijas izstrādāja Varam kopā sadarbībā arī ar Tiesību sarga biroju pagājušajā gadā, lai arī šīs vadlīnijas ir domāts vairāk tā kā publiskā sektora iestādēm, tomēr pamatprincipi ir vieni un tie paši, un šīs vadlīnijas mierīgi var izmantot. Attiecīgi, nākamie 2 materiāli ir Tiesību sarga veiktie pētījumi par mākslīgā intelekta sistēmām un diskriminācijas aspektiem. Šajos pētījumos ir aplūkotas augsta riska sistēmas, kas ir šajās 8 jomās, tātad nodarbinātība, veselība, izglītība, pieeja dažādiem pamatpakalpojumiem, un attiecīgi šeit var iegūt informāciju gan par juridiskiem aspektiem, kas jāņem vērā, gan arī par šiem te piemēriem, kas parāda jau detalizētāk, kā un kāpēc šīs pārkāpumi ir radušies. Un tieši tāpat ir pieejami arī 2 citi Tiesību sarga biroja materiāli par to, kas ir diskriminācija. Tas ir 22. gada materiāls, gan arī par to, kas nav diskriminācija. Un tas ir šī gada materiāls, tā lai visiem būtu labāks iespējams saprast par to, kā mums labāk saprast diskrimināciju. Lielas paldies par uzmanību!